Variācija kalistēnikā. Aiz SAA jeb stimulu, atjaunošanās un adaptācijas. Variācija ir 5. treniņa princips, kas vēsta sekojošo. Jo ilgāk tavs ķermenis saņem vienādu treniņu stimulu, jo mazāk tas adaptējas. Tāpēc periodiski stimulu maiņa ir nepieciešama, lai novērstu stagnāciju. Ja tev būtu jāiet tavs mīļākais ēdiens katrā ēdienreizē vairākus mēnešus no vietas, tad aprieptos, un tam ķermenim ir tieši tāpat. Lai arī cik stimuls ir efektīvs, ja tavs ķermenis to saņem vairākus mēnešus no vietas, tas veidos arvien mazāk adaptācijas. Kāpēc? Redzi, tavs ķermenis vienmēr tiecas uzturēt iekšējo līdzsvaru jeb homeostāzi. Iedodot savam ķermenim treniņu stimulu, tu izjauc šo iekšējo līdzsvaru. Kā rezultātā tas ir spiests patērēt resursus, lai atjaunotu. Bet kas notiek, kad šis stimuls atkārtojas? Tavs ķermenis pie tā pierod, un tam ir jāpatērē arvien mazāk resursu, lai atjaunotu iekšējo līdzsvaru. Šis ir galvenais iemesls, kāpēc tavi treniņi ir pakāpeniski jāaptur grūtāk, jo tā arī ir sava veida variācija. Taču ar to bieži vien nepietiek. Tāpēc šeit ir pāris veidi, kā pielietot variāciju kalistēnikā. Pirmais ir vispašsaprotamākais - vingrinājuma maiņa. Ja tu jau vairākus mēnešus dari atspiedienus, tad var to samainīt par dipiem. Trenētie muskuļi ir praktiski tie paši, bet par cik vingrinājums ir savādāks, stimuls arī ir savādāks. Vēl viens vingrinājuma maiņas paveids ir satvērienu maiņa. Ja tu jau vairākus mēnešus pievilcies ar virsējo satvērienu, tad var pamainīt to pret pievilkšanos ar apakšējo satvērienu. Kustība ir tā pati, bet par cik satvēriens ir savādāks, stimuls arī ir savādāks. Šis variācijas veids ir pielietojams tikai muskuļu augšanai, jo taviem muskuļiem nav svarīgi, kādu vingrinājumu tu dari. Tie augsts tāpat. Ja trenē spēku izturību, jaudu vai tehniku, tad vingrinājums gan nav ieteicams mainīt, jo šīs īpašības ir vingrinājuma specifiskas. Otrais variācijas veids ir intensitātes maiņa. Intensitāte ir pretestības apjoms, kas taviem muskuļiem ir jāpārvar. Ja tu trenējies ar svariem, tad šis ir svars, ko tu cilā, bet ja tu trenējies ar savu ķermeņa svaru, tad šī ir progresija, ko tu izmanto. Piemēram, ja tu jau vairākus mēnešus veic pievilkšanos ar lielu svaru 3 līdz 5 atkārtojumu diapazonā, tad tu vari to pamainīt par pievilkšanos ar zemāku svaru 8 līdz 10 atkārtojumu diapazonā. Vingrinājums ir tas pats, bet par cik intensitāte jeb svars ir savādāks, stimuls arī ir savādāks. Tik atceries, ka mainot intensitāti, tu arī maini iegūtās adaptācijas. Lielāks svari vairāk trenē spēku, bet mazāks svari vairāk trenē spēku izturību. Trešais variācijas veids ir tempa maiņa. Ja tu jau vairākus mēnešus pievilcies 1 sekundi un 2 sekundes laidies lejā, tad tur pievilkties ilgāk, pievienot pauzi jebkurā vingrinājuma daļā vai laisties lejā ilgāk. Vingrinājums ir tas pats, bet par cik temps ir savādāks, stimuls arī ir savādāks. Ceturtais variācijas veids ir vingrinājuma veida maiņa. Ja tu jau vairākus mēnešus veic statiskus vingrinājumus, tad var tos pamainīt par dinamiskiem vingrinājumiem. Piemēram, ja tu jau vairākus mēnešus turi frontlever pozīciju, tad tu vari to pamainīt par frontlever pacēlieniem. Vingrinājums ir praktiski tas pats, bet par cik muskuļu kontrakcija ir savādāka, stimuls arī ir savādāks. Un visbeidzot, 5. variācijas veids ir kustība amplitūdas maiņa. Ja tu jau vairākus mēnešus dari atspiedienus uz zemes, tad tu vari paaugstināt savas rokas nedaudz virs zemes, lai palielinātu kustību amplitūdu. Vingrinājums ir tas pats, bet par cik kustība amplitūda ir savādāka, stimuls arī ir savādāks. Īsumā sakot, šie ir galvenie veidi, kā pielietot variāciju kalistēnikā. Ok, bet cik bieži man to vajadzētu darīt? Kā jau tu noteikti pamanīji, pie katra piemēra minēja frāzi vairākus mēnešus. Šis nozīmē to, ka tev nevajadzētu pielietot variāciju reizi nedēļā, jo šādi pārkāps pirmo treniņu principu, specifiku, bet tev arī nevajadzētu pielietot reizi gadā, jo šādi palielinās stagnācijas un satraumēšanās risku. Ieklausies savā ķermenī, un kad jūti, ka pēc pāris mēnešiem progress sāk palēnināties, tu izjūti sāpes vai vienkārši gribas kaut ko pamainīt, tad pamaini kaut ko. Netrenējies vairākus gadus no vietas ar tiem pašiem vingrinājumiem tikai tāpēc, ka specifika tev liedz mainīt vingrinājumus. Specifika ir kā lielceļš ar vairākām joslām, kas ved uz tavu mērķi. Vienalga, kur joslu tu ieņem, tu tāpat nonāks līdz savam mērķim. Galvenais ir atrasties uz īstā lielceļa. Tas, kurā joslā tu atrodies, nav tik svarīgi. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par 6. treniņu principu, fāžu potenciāciju un tā pielietojumu kalistēnikā. Čau!